Šajā sezonā mēs ar brāli kolosāli braucieni pa visu Latviju ir kļuvuši vēl aizraujošāki un ērtāki, jo Mercedes-Benz un Veho ir parūpējušies par mūsu drošību un komfortu ceļā. Tagad mēs varam pilnībā ļauties piedzīvojumiem, meklējot skaistākās vietas sirsnīgai atpūtai ar ģimeni un draugiem. Beidzot ir pienācis pavasaris klāt, bet trūkst tā saule. Zini, Ieva, ja tu gribi vairāk sauli, tāds vairāk siltumiņu, tad mums jābrauc uz Madagaskaru. Vispār ir laba doma, bet uz Madagaskaru man liekas, ka mēs šodien neaizbrauksim. Bet es zinu vienu vietu Latvijā, kur mēs varam satikt Madagaskaras pamatiedzīvotājus. Kādus? Lemūrus. Lemūrus, King Julian? Jā, King Julian. Man laikam, ka viena no vismīļākajām featurām šajā mašīnā ir tas, ka ir tik daudz dažādas mazas automātiskas nianses. Tēti, es laika redzu to, ka tev kaut kas mirgot uz spoguli. Kas tas ir? Tajā spogulī? Jā. Sarkanā lampiņa? Jā. Tas ir aklo zonu asistents. Tad, kad mašīna kāda iet garām, mums šoferiem ir tāda zona, kur mēs neredzam ne šajā spogulī. Un tad tāds asistents vienkārši palīdz un brīdina. Jo es pati vispār esmu diezgan nervoza, un pat ja man ir vēl kaut kāda tikai, ja man ir 2 gadi līdz es varēšu beidzot dabūt savas mašīnas tiesības, es būtu ļoti laimīga ar šādu tipu mašīnu, jo te nav jāuztraucās par visādām tur manuālām lietām. Un vēl viena baigi pašā lieta. Te ir tik daudz vieta, kur nolikt kājas. Man tā nav problēma, bet Emīlam tā ir milzīga problēma, jo viņš vienmēr ir tur baigi sūdzējies, ka ak, Dievs, vai tu vari pabīdīt tur beņķi uz priekšu, te reāli nav kur likt kājas. Te ir tik daudz vietu, par to nemaz nav jāuztraucās. Draugi, daudzi no jums jau nojauš, uz kurieni šodien dosimies. Mēs braucam skatīties lemūrus uz vienu no lieliskākajiem Latvijas zoodārziem Rakši, kur mūs jau gaida fantastiskais saimnieks Kristaps. Sveiki, saimnieki! Mēs sen neesam bijuši te Rakšos, un tagad jums arī beidzot ir lemūri. Bet kā es sapratu, jau otro ziemu? Jā, sveiki! Lemūri mums ir šajā mājā dzīvo otro ziemu, bet vispār lemūri mums sev ir jau 3 gadi jau. Sākumā lemūri bija Kamieļu parkā, bet tagad jau ir pārcēlušies otro ziemu, dzīvo savā ziemu mājā, vesela māja. Viņiem ir 300 kvadrātmetru liela māja un dzīvojās un priecājās un uzņem turistus jau šeit. Tātad, tagad, kad iesim pie lemūriņiem, tie būs noteikumi, kuri jums ir jāievēro, tie nav daudz. Tad rociņus turēsim šādi, trauciņus šādi. Ejot iekšā, lemūri sāks jau lekt pie jums uz pleciem. Tad, kad viņi leks uz pleciem, nesabīstamies, jūs esat iekšā tikai un vienīgi kā butaforijas. Jūs kā cilvēki viņiem vispār neinteresējat. Ir 4 lietas, to, ko iekšā nedrīkst darīt. Nedrīkst jums paiet, nedrīkst ar roku dot ēdienu, viņi paši paņems, ja ēdienas nokrīt zemē, lai paliek zemē. Un esam iekšā klusi un nebļaustamies. Tas ir tā kā klusi un neskrēdam pa telpu, jo lemūri nāk pie jums, nevis jūs ejat pie lemūriem. Bet sarunāties visu ar savu lemūru pa telpu, jūs varat staigāt, viņi uzliks uz pleciem, jūs varat droši pārvietoties. Ja? Tā, dosimies iekšā. Tā, es attaisīšu te. Un laižam iekšā. Dievs, man ir bail. Jā, ejam tik uz priekšu. Nebīstami? Jā, droši griezies pret kameru vispār nekāda problēma. Nebīstamies. Es saku, jūs kā cilvēki viņam Man ir lemūrs uz pleca. Tu gribi Latvijas karociņu? Jā, tu mans latvietis. Neinteresē, labi. To tu vēlāk ienēdāsi. Ak, Dievs! Vienmēr ir tā, ka pirmajā brīdī, kad cilvēki šeit ienāk, mēs atļaujam gūt šīs emocijas, lai
lai pabauda, kā lemūri nāk un kā ēd, jo cilvēku sejās ir tik daudz smaida un tik daudz prieka, ka negribās no malas par to traucēt. Gribās tikai tā, lai jūs spējat pabaudīt to ekskluzīvo iespēju. Jā. Man arī jāšķelties lemūriem. Nu? Tētim arī tagad uz kameras ir pieķēries. Batman, naču. Ak, Dievs. Vai viņi graus man dot viņam? Jā, dod, jā, droši, jā. Lai viņš rīkojas to karodi. Paņem arī vienu lemūras pleca. Ak, Dievs, uz manis ir 3 lemūri. Citreiz arī pat 5 kādi uzlec. Nu, ņemsim. Ko viņi vispār ēda? Dārzeņus un augļus? Jā, dārzeņus un augļus. Un, ja mēs redzam, šeit ir 2 leduskapi, tie nav manējie leduskapi, tie ir lemūru leduskapi. Tad viņiem ir arī ēdienkarte, kuru mēs esam sastādījuši. Protams, kad vadoties pēc pasaulē gudrākiem cilvēkiem. Nu, nē, lūdzu, nebļausaties tikai. Un tad ir tā, ka viņi no rīta ēd ļoti daudz salātu lapas, visu veidu salātus, un pēc tam tad sākās pārējoši uz saldumiem. Visvairāk, ko viņi apēd, 24 lemūri mums ir rakšos, 24. Jā. Tad 24 lemūri apēd 1000 banānus mēnesī. 1000 banānus? 1000 banānus mēnesī, jā. Plus vēl 1000 ābolus, 1000 bumbierus, visi tūkstošos, jo viņiem ir ļoti ātra vilmaiņa pie šīm straujām, ātrajām kustībām. Viņiem ir ļoti, ļoti ātra vilmaiņa, un viņi ļoti daudz var apēst. Šādi es arī kādreiz ar viņiem arī paspēlējos. Viņiem patīk paspēlēties. Nebaidies. Nu, nāksi pie manis, draugs. Jū. Saimnieki, liels paldies par šo pieredzi. Mēs zinām vienu lietu, mēs noteikti, ka te atgriezīsimies. Jā. Gaidīšu jūs, lai jūs atkal iepriecinātu ar kādiem jaunumiem. Šo, ko es pašlaik rokās turu, tā ir tikai daļa no lemūra lidmašīnas. Tā kā drīz būs lemūriem pašiem savu lidmašīnu, kurā jūs varēsiet iet iekšā, sēdēt un barot lemūrus. Tā kā Madagaskaras filmā, jā. Jā. Šī ir lemūriem lidmašīnai stūre. Viena no detaļām, jā. Tā ir gatava jau, tā kā nu, nevaram sagaidīt gaidīsim ciemos, jā. Mēs jums novēlam laimīgu dienu. Gatavojamies visi kopā svētkiem un atceramies, ka jābūt uzmanīgiem uz ceļa. Jāvēro sava apkārtne un vienmēr ir jāpiesprādzējās. Lai jums forša atpūta. Čau!